Paldies visiem skolotājiem, kas man ir mācījuši. Paldies visiem skolas darbiniekiem Maijai, Bukātai, Janitai, Pogulai, Andrim Brašam, Sigitai Jaunterānai. Pozitīvas atmiņas par skolu man ir daudz. Tās ik pa laikam uzplaukst un paliek tik patīkami. Vienmēr atcerēšos, kā starpbrīžos skrējām laukā pikoties vai kā kaitinājām vecāko klašu meitenes. Vislabākais tas, ka skolā bija daudz draugu un bija patīkami šeit atrasties katru dienu. Man šī skola paliks atmiņās ar izpalīdzīgajiem skolotājiem un vienmēr saprotošiem klases biedriem. Bet skolotāji saka, ka laikam mums tās zināšanas nevajag, bet tā nav. Mums zināšanas vajag. Man pati skola paliks kā atmiņās, kā otrās mājas. Renkas Pirmsskola sāku mācīties 2009. gada 7. klasē. 1. septembris šķita ļoti aizraujošs, jo bija jāmaina skola un jāveidina iesties šeit, Renkas Pamatskolā. Man tas izdevās diezgan labi. Atmiņā paliks jaukākie skolotāji un interesantākie pasākumi. Par šiem gadiem esam kļuvuši kā viens vesels. Šajā skolā valda labas attiecības gan ar skolāniem, gan starp skolotājiem. Man tā visa pietrūkst. Manas spilgtākās atmiņas šīs 3 skolas gados paliks vismīļākie skolotāji un vismīļākie skolas darbinieki. Manās spožākajās atmiņās par skolu vienmēr paliks draugi, kurus esmu ieguvis, garais ceļš mājup un būdiņas, ko pēc skolas taisījām. Uz Renkas Pamatskolu atnācu mācīties 2004. gada 1. septembrī. Šo dienu atceros ļoti labi, it kā tas būtu bijis vakar. Man bija milzīgs satraukums satikt jaunus un nepazīstamus skolotājus un skolēnus. Domāju, kā nu būs. Bet, kad atvēru klases durvis, sajūtu siltumu un draudzības sajūtu. Pēkšņi uztraukums bija rimis. Es jūtos mierīgi un neizsakāmi labi. Kopā ar klases biedriem šajos gados piedzīvots ļoti daudz neskaitāmas jautras ekskursijas, kuras padarīja mācību gadu vēl interesantāku. Ziemassvētku, Mārtiņdiena, šie pasākumi vienmēr paliks atmiņā kā pozitīvi un skaisti brīži. Ar prieku atceros dalības korī, ansamblī, piedalīšanos konkursos un skatēs. Aiziet prom no Renkas Pamatskolas būs grūti, jo esmu ļoti pieķērusies savai skolai. Jā. Edgars Gulbis. Cilvēks, kas vienmēr mēģina pierādīt savu taisnību, bet viņš ir jautrs un viņam var uzticēties. Kuntis Grauniņš. Skolotāja mīlus. Prot un māk aizstāvēt savu viedokli. Viņam patīk, protams, skola un mācīties viņā. Un mājas darbu pildīt. Edgars Dailita. Uzticams cilvēks, uz kuru var paļauties. Mīļš, labs, draudzīgs, bet ļoti ātri aizsmustās. Sigija Džanīte pēc dabas ļoti kautrīga, bet mīļa un sirsnīga. Inga. Skaista, mīļa, simpātiska meitene. Cenšas būt draudzīga. Galva īstajās vietās. Viņai patīk iepazīties ar jauniem cilvēkiem. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. Mauris. Pēc dabas mierīgs, reizēm ļoti enerģisks. Patīk kočetēt ar jaunāko klašu meitenēm. Jautrs zēns, bet citreiz iekuļas nepatikšanās. Valters Svetlovs. Sportisks, patīk mācīties. Parasti izpalīdz visiem, ja kāds lūdz kaut ko. Pēc dabas ir draudzīgs. Katru dienu foršs cilvēks. Vienkārši īsāk sakot. Maijai viņš ir ļoti labs un tiks skolotājs. Vienmēr izpildīs, ja būs nepieciešams, ļoti labi iemācāk. Vītāk programmas ļoti labs un tiks skolotājs. Vienmēr process, ja būs nepieciešams, ļoti labi iemācīs savas stundas. Var teikt, ka skolotājiem ir zelta rokas. Ingūna Bleiva. Ļoti muzikāla, ļoti aizrausies ar savu darbu. Vada interesantas mūzikas stundas un skolas pasākumus.
Jānis Lapsa, interesants skolotājs ar ideālu humoru izjūtu. Vienmēr saprotošs un jauks. Ailita Medejs ar radošu ideālu pilna galva. Anda Jansona, interesants skolotāja, kā sacīt jāsaka dziļais ūdens. Stundas vada ar ļoti lielu atdarību, patīk pailgot. Tatjana Bovera, skolotāja ar attieksmi, reizēm stingra, bet vienmēr saprotoša un atklāta. Mārīta Braše, skolotāja 3 gadus burvīgas, mīļa un jauka. Kristīna, sākuma skolā mums pasniedza matemātiku, diezgan stingri skolotāji. Dzīve uzņem tādu, kā tā ir, pēc dabas lomuma. Inga Jermāne, līdzsvarota, neietekmēt no citiem, laipna, bet reizēm arī ļoti stingra. Viņas stundas ir kā pozitīvs lādiņš. Jurijs Seplas, skolotājs ar labu humoru izjūtu, var teikt savējais. Sigita Petrovska, mūsu audzinātāja, gudra, izpalīdzīga, saprotoša. Pietiekami stingra, pašapziņīga un jauka, vienmēr pozitīva. Proti labi iemācīta, skolotāja ar savu rakstu. Vaira Brieda, ļoti labi zīmē un ļoti labi māca zīmē. Ātri apvainojas, bet arī ātri piedod. Laima Braška, skolas galva. Bez viņas nekas nenotiek, pozitīva un izpalīdzīga. Stundas īpaši interesanti, jo labi pārzina savu priekšu. Stundās nekad nav garlaicīgi, spēja aizdot un ieināt.